Mani sauc Viktors Kazaks, Schneider Electric pārstāvis, vai vizīt, kā rakstīts pārdošanas sales inženieris vai pārdošanas inženieris. Esmu atbildīga persona paneļu būvētājiem Latvijā. Tā kā visas kompānijas, kas ražo vai būvē sadalnies zemesprieguma daļā, tieši jau lietas kopā ar komponentus, jā, tad esmu tāda kontaktpersona priekš viņiem. Pieredze diezgan liela. Ar dažiem cilvēkiem mēs te pazīstams jau vairāk nekā 20 gadus ar dažiem, bet atbilstoši pieredze arī virs 20 gadiem šajā ziņā. Neliels tāds off-topics, bet visi mēs kāda laika periodā lasām Delfos. Pagājušajā nedēļā bija pie 18. novembrī Delfos bija raksts ar manu dalību, teiksim tā, lai es piedalījos. Ja. Pirmo reizi mūžā arī sniedzu interviju, un tēma bija līdzīga, ka šeit, bet vienkārši tajā brīdī nebija nepieciešams pastāstīt vienkārši cilvēkam, Delfi reportēram uz pirkstiem, kas tas ir. Ja. Enerģijas monitorings vai enerģijas efektivitāte. Nu, jūs kā nozara speciālisti, jūs to visu sapratat. Ja. Nu, sanāca diezgan labi, pēc mana uzskata. Bet par ko es stāstu šodien, es stāstīšu jau bišķi dziļāk par tiem pašiem powertagiem, par tiem risinājumiem, nevis risinājumiem, bet palielam risinājumiem, ko mēs šodien tirgojam, projektējam kopā ar partneriem un sanāca realizēt daudz ko. Jā, tad mērķis bija pastāstīt par uzskaites sistēmām no Schneider Electric, bet teiksim tā ir tikai daļa no produktiem, ko mēs varam piedāvāt, pārdot, ieprojektēt, kā jūs gribat. Atbilstoši, kura posmā jūs esat. Ja projektētājiem ir viena interese, instalātorim otra interese, paneļu būvētājiem treša interese, gala klientam sava interese. Ja? Un tad mēs starp visiem tiem dalības posmiem mēģinām strādāt, lai realizētu gan mūsu produktus, gan palīdzēt gala klientam tomēr sasniegt viņu mērķus elektroenerģijas uzskaitī. Tātad tā. Smart panel, tie produkti, par ko mēs šodien stāstīšu, tas ir par, kā rakstīts, commercial industrial buildings, tā kā, pārsvarā komercēkas vai industriālas rūpnīcas kaut kādas vai fabrikas, kas Latvijā ir. Un tur atbilstoši ir savi jautājumi. Produkti domāti uzskaitēji, bet mēs bišķi iziesim cauri arī filozofiju, ko mēs šodien, kā Schneider Electric Latvijā, mēģinam pārdot klientam. Ja? Tad sākšu dziļāk jau iet. Tad klasiska, šeit ir salikti divas daļas. Viena daļa ir klasiska, teiksim, ko mēs parasti zinām, ja? Non-connected. Būtu labi paņemt kaut kādu pinspalvu. Jā, tā kā viena daļa non-connected kaste vai sadalne. Te ir aprakstīti Schneider automāti, piemēram, Schneider ievadslēdzes Masterpaks MTZ vai Compact NSX, tas ir automātiskais lēdzes līdz 600 ampēriem. Dimslēdes produkti ir, jā, tā kā klasiska pieeja, ko mēs saņemam, teiksim, no pagājušā gadsimta, un turp šurp viņi eksistē. Joprojām mēs redzam gan būdas, gan sadalnes, kur aprikoti tur, nezinu, ar līstiem, ar automātslēdžiem, ja, ar skaitītājiem. Schneider Electric piedāvā to bildi paplašināt, ja, un tad atbilstoši tās pats ievadslēdzes, ja, viņam ir opcija, nevis opcija, bet tas jau pēc defaulta ir, ka automāta ir iebūvēti elektroenerģijas mērījumi. Ja, tā kā automātiskais lēdzes var veikt mērījumus un sniegt datus par kilovatstundam.
Un bišķi atgriezīšu atpakaļ. Viss, par ko mēs šodien runājam, es stāstīšu, tas neatiecas uz komerci uzskaiti. Ja? Tas ir savam vajadzam, teiksim tā, vai tehniska uzskaita. Es varu pakomentēt par komerci uzskaiti. Ir produkti, ar kuriem var veikt, pārsvarā tie ir elektroenerģijas skaitītāji, ja, ar MID certifikātu vai atbilstību. Ja, bet šeit šodien drīzāk par iekšēju uzskaiti, nevis par komerci uzskaiti. Tad vēlreiz, automātus var, ievadu automātu var aprīkot, viņš aprīkots pa lielam ar elektroenerģijas uzskaiti. Ja. Mēs varam aprīkot automātus līdz 600 amperiem, varam aprīkot dinsliedes automātu slēdžus ar mērījumiem. Ja. Tā kā es neiešu dziļumā katram produktam, bet faktiski no automāta ir no 0,5 ampēra līdz 6000 ampēros. Jebkuru līniju vai feederu mēs varam aprīkot ar kaut kādam mērījumiem, kaut kādā veidā. Protams, tas var izklausīties, ka protams, katram kabelim var pievienot skaitītāju, ja, un ar to arī pabeigšu šodien prezentāciju. Ja. Bet bišķi cits virziens. Schneideram ir tā saucamie powertagi, bezvadu enerģijas sensori, un tad viņi pa lielam dzīvo savu paralēlu dzīvi vai konkurē ar skaitītāju. Ja skaitītājs viņš ir montējams uz dinsliedi vai uz montažplāksni, tad powertagus mēs varam montēt vai stiprināt konkrēti pie automāta vai pie feedera, bet tālāk es pastāstīšu, katram slaidam būs savs apraksts. Tā kā lielos vilcienos viena bilde ir klasiskā bilde automāts slēdži vai listes un ievadslēdzes un kaut kāds skaitītājs. Otra bilde, kā ievadslēdzes ar iespēju dabūt datus par kilovatstundam vismaz. Ir opcija arī maziem automātiem. Ja? Tā kā viena daļa ir bez mērījumiem vai non-connected. Tā kā mēs nesūtām nekur datus, mums kaste un viss, ar to arī beidzam. Otra daļa, kā jebkuru līniju, var aprīkot ar mērījumiem. Vai to vajag, vai to nevajag, tas ir tāds sapīgs jautājums. Un tad atbilstoši sūtīt datus uz augstāk stāvošu sistēmu. Tad produktus var sadalīt uz 3 daļām. Ja, tā kā viena daļa ir power distribution, tā ir automātiskie slēdži, ja, kā es tā tikko minēju, kā no dinsliedes līdz lieliem gaisa slēdžiem. Otra lieta, kas ir nepieciešama, ir komunikācijas iekārtas. Un tad trešā lieta tieši mērījuma aparāti. Šeit mēs redzam multimetru, to saucamus powertagus. Ja, tad 3 daļas mērījumi, sūtam datus un tad atbilstoša līniju aizsardzība. Tad pa powertagiem, mēs tastam jau nezinu, cik 3-4 gadus vismaz. Produkts jau, es nezinu, varbūt dzirdēts kaut kur jums, jā. Ražošana notiek. Daļa no powertagiem mēs ražos noteikti Latvijā, Kruspils iela fabrikā, Schneider Electric fabrikā, jā. Tā kā jūs pirksiet kaut tos mazus baltus, tad jūs satiksiet uz iepakojumu Made in Latvijā. Tas ir tāds. Ja. Tad fiziski viņi saucas bezvadu elektroenerģijas sensors, bet faktiski tas ir tāda veida bez displeja elektroenerģijas skaitītājs. Viņš dublē to pasakumu visu. Ja. Plus ir vēl iekšējais aizsardzības vai alarmi var dabūt no powertagiem. Tad atbilstoši viņš skaitas vai saucas kā bezvadu risinājums, bet tomēr mēs redzam, ir kaut kādi eksistē tomēr vadiņi, ja? Eksistē arī konkurenti ar saviem vadiņiem. Bet, ja mēs salīdzināsim pretskaitītāju, tad vadus krietni mazāk būs sadalnē. Tas arī ierobežo kļūdas no montērie puses, piemēram. Ja? Tad
Strādāja viņš ar Zigbee protokolu, teiksim tā, un atbilstoši powertagam būs nepieciešams speciālais uztverējs, ja, par nākošo slaidu es pastāstīšu. Tātad, ko ir dažāda veida powertagi, dažādi izpildījumi. Pirmais solis ir līdz 63 ampēriem domāti dinsliedes, ja, dinsliedes, kas ir domāts zem dinsliedes. Tas ir produktiem, kam ir polu plātums 18 mm. 18 mm ir vienpola automāts. Nu, skaidrs, jā. Atbilstoši vienfāzu, trīsfāzu, 1, 2, 3 fāzu ir powertagi, un tad atbilstoši mēs varam līdz 63 ampēriem pievienot tos pēc vajadzības tos powertagos. Nākošais solis ir 160 ampēru robeža. Un vēl ir 250, 630, un tad atbilstoši līdz 2000. Ja? Lekcijas beigas es parādīšu jums paraugus, nevis vienlīnijas diagrammas, ja? Kā to var adaptēt, lai būtu saprašana. Tad tik un tā atbilstoši pēc vajadzības mēs varam izmantot dažādā veida powertagus, vai tas ir dinsliedes automāti, nelielai strāvai, vai 2000 ampērus apakšstācijai, kur nav iespējams veikt atslēgumu, bet mums vajadzētu vai veikt kaut kādus darbus, ja, piemēram, uztaisīt uzskaites punktu, ja, kaut kādam slēdzim. Tad atbilstoši mēs varam pēc vajadzības adaptēt vai izvēlēties powertagus. Ja? Precizitātes klase 1. Ja? Tā kā rakstīts. Par ko es vēl šodien nestāstīju, tad ir vēl viens tāds HeatTags. HeatTags neveic elektroenerģijas mērījumus, bet tas ir tikpat arī Zigbee domājušs produkts un domāts ugunsgrēka vai teiksim tā, ugunsdrošībai. Ja? Tas ir, mēs viņu tādā slengā saucams elektriskais vai elektroniskais, teiksim, deguns. Ja? Tāds, kāda zem tā visa ir ideja? HeatTagu mēs liksim vai instalēsim kabeļu kanālā. Mēs runājam, tas ir visi tie produkti domāti spēka sadalnē. Ja? Mums ir, piemēram, sekcija, slēdzes, attiejušas grupas, un tad atbilstoši attiejušas grupas iet, vai ne grupas, bet kabeļi iet uz speciālu kabeļu sekciju. Ja? Var pa taisnu pieslikt, bet nevis inteligenta, bet klasiska instalācija, kad kabeļiem izveidot savā sekcijā. Ja, un tad tā ir sekcija, augšējā daļa, zem griestiem mēs varam uzlikt šo produktu. Produktam ir iekšēnē ir ventilators, un tad atbilstoši viņš ar to ventilāciju viņš veic to gaisa plūsmi, un tad analizē gaisa saturu tajā kabeļu kanālā. Ja? Ir jautājumi, ja piemēram, nav grīdas, vēl kaut ko, ja? vai pusatvērta sadalne, tas apgrūtina to pasakamu. Bet klasiski apraksts ir tāds, ka kabeļu sekcija, tur 240, 190 kvadrāti, 120 tie lielie kabeļi nāk, un mēs varam tajā kabeļu sekcijā ielikt dūmdēvēju un gaidīt, kad būs dūmi mums sadalnē. Ja? Kad būs dūmi, tad jau reakcijas laiks tāds, samazināsies. Ja? Ar HeatTag palīdzību mēs varam analizēt to gaisu, un tad atbilstoši, ja kaut kāda kabeli būs, kad kabeļu apvalka temperatūra vai izolācijas temperatūra sasniedz, vai kabeļu temperatūra sasniedz 120 grādus, no kabeļiem sāk izdalīties mikrodaliņas, ja? Neliela smaka parādīsies, tad atbilstoši šis produkts var uztvert to brīdi, ja? vai to smaku, teiksim tā. Un padot atbilstoši mums signālu, ka jums tā sekcija kaut kas jau sāk degt kaut kur. Lūdzu atnākt apkalpošanas personālam un
pārbaudīt ar termografiju, tad kādam kabelim ir problēma. Jā, tā kā preventīva tāda darbība, negaidām ugunsgrēku, mēs varam agrāk rēģēt. No produktu izmaksas ziņa, jā, protams, mēs neieliksim viņu katru sadalnītē, stāvu sadalnītē, jā, bet tāpēc, ka viens tāds hitāks maksā, nosacīt 400 eiro plus PVN, jā, bet atbilstoši, ja mēs taisam sadalnīt 10 metru garumā apakšstācu, tas izmaksas jau krietni mazāk, jā. Neizskatās tik dārgi. Bet tas ir jau uz projektētāja vai gala klienta, teiksim, atbildību vai likt vai nelikt. Bet tik un tā tas viens no bezvadu risinājumiem vai produktiem, kas sūta kaut kāds signālus, kā povertāks, tas pats analogs, tikai hitāks. Jā, un tad atbilstoši visam tam pasakumam ir uztverējs un panelserveri. Schneideram skaitās, ka ļoti sekmīgs produkts jau pasaules, teiksim tā, līmenī, jā. Un tad uztverējs saņem signālu vai no hitāga vai no povertāga, piemēram, un tad šos datus viņš akumulē vai otrais variants, viņš sūta datus uz kaut kādu sistēmu. Tad primārais ir saņemt datus no povertāgiem. Panel serveriem ir trīs opcijas, ir 3 modeļi, 400, 600, 800. 400 vienkārši strādā kā getaways, tad viņš saņem signālu un sūta viņu tālāk uz jūsu, piemēram, sistēmu, kaut kādu uz esošu BMS sistēmu. Neko neatspoguļo. Otra versija ar panel serveriem ir, ka panel serveri iebūvēti iekšā mājaslapā vai weblapā. Ja? Tā kā reālā laikā apkalpošanas personāls var pieslēgties pie produkta, pie panel pie servera un redzēt datus reālā laikā. Tad nevajag staigāt ar zīmolīti, tur kaut ko pierakstīt vai iet uz apakšstācu. Tā kā tā. Un tad trešā opcija ir tās pats viss, tikai iekšā ir iebūvēta atmiņā, tad mēs varam tos datus akumulēt un redzēt nevis tikai reālā laikā, bet saņemt vēsturiskus datus. Ja? Par konfigurācijām, par arhitektūram. Šodien mēs varbūt dziļumā neiesim, bet tik un tā, ja ir kaut kādi jautājumi, var piebraukt pie mums vai uzvanīt, tad mēs iziesim cauri tam visam pasakumam. Ja? Tad atbilstoši mēs saņemam signālus no povertāgiem un tālāk uz Ethernetu vai uz Modbus TCP/IP varam sūtīt datus augšā. Ja? Visi registri ir atvērti, mums nav tā kā dažiem konkurentiem rakstīts, ka ir Modbus, bet Modbusa tur faktiski nav un sakas tur muļķības ar registriem. Bet, teiksim tā, Schneider spēlē atvērti un tad visus registrus jūs varat izlasīt vai datus par registriem dabūt no user manuāla, no lietošanas instrukcijas un atbilstoši neierobežot sev tikai ar Schneider produktu, bet, ja jums ir kaut kāda sava esoša sistēma, tad programmatūra, tad var dabūt datus no panel servera uz jūsu programmatūru. Ja? Par ko šeit nav rakstīts, vai rakstīts tā angliski, varbūt ne visiem nav saprotams, bet var pie panel servera var pieslēgt ne tikai povertāgus, ja? Tā kā šodien virziens vai mērķi tēma pastāstīt par povertāgiem un kā adaptēt to visu, bet pie panel servera tikpat var arī pieslēgt skaitītājus. Protams, tie būs Schneider skaitītāji draudzīgāk, teiksim tā. Ja? Citus ražotājus mēs, teiksim, nav tā kā neatbalstam, bet atbalstam Schneider skaitītājus. Ja? Gan vienfāzu, gan trīsfāzu. Multimetrus, kas ar Modbusu to pašu, jā, var šeit pieslēgt. Var dabūt datus no lieliem slēdžiem, no automātiem, kā šodien sākumā minēju, ka, piemēram, ja mums ir ievada slēdzis, arhitektūrā es parādīšu to pašu, jā, bet tik un tā panel serveris draudzīgs ne tikai povertāgiem, jā, bet draudzīgs arī automāta slēdžiem un skaitītājiem parastiem. Un tad hitāgam arī. Un tur pa lielam tā saraksts diezgan krietni lielāks, bet tas ejošie produkti vai katru dienu dzirdēti
skaitītāji, tas ir primārais. Kādu laiku atpakaļ Schneider valodā parādās tāds vārds ekostructure. Ekostructure tā kā ekovide, kā daudziem lieliem ražotājiem tas eksistē parasta valodā vai, nezinu, parasta dzīve, tas ir, piemēram, Apple kaut kāda ekosistēma vai, nezinu, man pašam ir vienkārši Apple, es tā salīdzināju, es pieļauju, ka uz Androida ir arī kaut kāds, piemēram, tas pats Xiaomi, jā, tur ir kaut kāda mājas risinājumi, ka to var visu apvienot, gan butekļu sucēju, gan telefonu, gan televizoru. Šeit ir tikpat logika par EcoStructure Power. EcoStructure Power, tas ir domāts par zemsprieguma un videssprieguma produkti, kur ir iekļauti iekšā. Tikpat, ja mēs organizēsim kaut kādu semināru par industrijas lietām, tad mēs būs rakstīts par EcoStructure nevis industriju, bet, teiksim tā, atbilstoši biznesam ir sava ekovide. Tad šeit, konkrēti šodien, tad mēs iesim cauri to EcoStructure Power. EcoStructure Power vēlreiz ekovide sastāv no 3 slāniem. Pirmais ir produkti, otrais ir programmatūra un trešais tagad ļoti populārs mākslīgais intelekts. Nav viņš gluži mākslīgais, bet tur zem tā ir savu cilvēki, protams, jā. Bet tik un tā. 3 slāni, fiziskas lietas, programmatūra, IT daļa un trešā tā kā analītika visam pasakumam. Tad pirmajā līmenī, ko šodien jau bišķi jums pastāstīju, tie paši automātslēdži, tie mēraparāti, skaitītāji, set sērijas arī videssprieguma iekārtas, kur arī ir kaut kāda relēja vai tie paši multimetri. Ja? Tā kā no tiem, tā kā šeit ir tā zila līnija apzīmēts, no tiem produktiem mēs varam dabūt datus uz to panel serveri, ja? Tā kā, teiksim, vot tā, ja? Un tad panel serveris, viņš tā kā parādās redzēt tajā otrajā līmenī, ja? Tā kā viņš, palielam viņš ir IT daļa vai, IT daļa, ja? Un te ir datori un parādās kaut kāds serverītis, ja? Tas ir tāds pirmais solis. Ja jums ir viena apakšstācija, piemēram, vai viens uzskaites punkts, un jūs ņemat datus uz to panel serveri, jums ar to pilnīgi pietiks, ja? Tā kā weblapa iekšā, kaut kādus datus 2 gadu griezumā var salikt, redzēt kaut kādas svārstības un patēriņu, salīdzināt gadu pret gadu var. Bet, ja jums ir divas apakšstācijas, ļoti labi. Ar 2 var tikt. Ja daudz punktus, uzskaitas punktus, tad atbilstoši ar tiem panel serveriem, katrs serveris, tā ir viena weblapa. Tā kā, lai dabūtu datus vai redzēt datus, tā kā, 10 serveriem, tas jau, piemēram, ja, tas jau nav tik ērti, kā ielogoties viena serverī. Tad atbilstoši nākošā līmenī būs tā apvienošana, tos, piemēram, 10 panel serverus var apvienot jau zem EcoStructure Power Monitoring Expert vai PME, kā mēs viņu saucam. Tad Power Monitoring Expert, tas ir programmatūra, atsevišķa programmatūra, kur mēs varam jau apvienot 10, piemēram, panel serverus un viena datora redzēt visu mūsu sistēmu. Ja kādam ir interesi, kā tas notiek, vai kur tu var redzēt, es varu pēc lekcijas iedot adresi. Varam parādīt, ja nesteigties. Ir brīva pieeja interneta, pme.demo.biz, man liekas, tā bija passwords un users demo. Un tur var apskatīt iekšēni tos visus, teiksim, features vai iespējas, ko var dabūt no programmatūras. Tā kā pirmais slānis ir produkti vai dati, otrais līmenis ir edge control, kur mēs panel serveri akumulējam tos datus un varam jau redzēt viņus kaut kāda struktūra veidā. Nākošais līmenis tas PME,
to, ko mēs te piedāvājam. Ja? Un vēl viens, teiksim, tā trešais slānis, analītika, kā viņu pareizi nosaukt. Mūsu gadījumā tas būs Power Advisor. Ja? Un tad atbilstoši, ko mēs varam dabūt no analītika, kāda veida analītiku var dabūt. Tā kā vēlreiz no sākumā. Dati ir, paneļu serveris ir, nekādas analītikas mums nevajag, mēs paši esam gudrie, varam atfiltrēt voltus no amperiem, viss notiek. Ja? Bet, ja jums ir 10 skaitītāji, tas ok, vai 11 punkti. Ja? Bet, ja jums ir 100 skaitītāji, piemēram, ja? Man bija tikšanās ir viens piemērs, es pastāstīšu, un bija tikšanās ar gala klientiem, kam ir tur kaut kāda ražošana. Viņi uzskaita tas ražošanas līnijas, katru līniju vajadzētu sekot līdzi, lai priekš kam, lai pašizmaksas kalkulēt produktam. Ja? Un tad atbilstoši, ja jums 100 skaitītāji, katru dienu skatīt tos programmatūru vai ir ok, bet tik un tā 100 punkti, tas ir tāds daudzums kritisks jau nosacīti. Tad, ja jums kaut kāda līnija sāk veidoties pēkšņi ekonomija, tad mēs zinām, var saprast, ko. Vai tiešām tur ekonomija, vai tur kaut kas varbūt ar skaitītāju nepareizi, ja? Vai kaut kāda instalācija, kaut kāda kļūda. Tā kā analītikai ideja ir sekojuša, ka mēs akumulēsim datus, mēs redzam viņus, un ja jums ir liels uzņēmums un to skaitītāju ir milzīgs daudzums, un pārliecināties, pat visiem 100 skaitītājiem ir grūti, ka viņi korekti strādā. Ja? Tad viens no veidiem, kad sūtīt datus vai pieteikties pie Schneidera, un tad mūsu speciālisti var attālināti pieslēgties pie PME programmatūras, ja? Un tad atbilstoši pats neļauti simbolisku naudu izsniegt jums atskaiti par jūsu sistēmu, vai ir kļūdas vai nav kļūdas. Ja? Nelielais uzņēmums, protams, tās varbūt komerci nav izdevīgi, ja? Bet kaut kur 100-200 skaitītāji, tas jau to krietni, nevis krietni, bet to vieglāk attaisnot. Tā kā vēlreiz, pirmais ir dati, otrais ir atspoguļošana, un trešais ir tā kā saprast, vai jūsu sistēma neiet runa tikai par skaitītājiem, bet vispār vai sistēma ir kaut kādas kļūdas, vai viss ir korekti. Ja, ja atnāca liela vadība prasa, jums visu kaut kādu atskaiti var iedot. Ja. Par to atsevišķi diskutēt var, bet tik un tā pārsvarā Latvijas līmeni, mēs šeit dzīvojam, ja, kaut kur paneļu serveros. Ievest programmatūru uzņēmumu, tas ir arī tāds sāpīgs process. Parasti ir vietējais elektriķis, kas ir sava realitāte, ja, un viņam ir savs zimulītes pa 20 gadiem, sava kladīte, ja, un tad viņš tur savu vietu. Ja, tā kā, ja tu vari piedāvāt uzņēmumu programmatūru, būs cilvēki, kas ir par, un būs cilvēki, kas ir pret. Ja, savi pelēki kardināli. Bet, tik un tā, ja, teiksim, uzņēmums, ar jauniem speciālistiem, ja, tad tie, kas ir nesen pabeidz jau RTU un kaut kāda, tad ar tiem bišķi vieglāk runāt, teikšu tā. Labi, par to stāst. Tātad pirmais ir mērījumi no produktiem, otrais ir datu atspoguļošana, ja, un trešais tāda analītika, ja vajag. Ja, tas nav obligāti. Tālāk es pastāstīšu, būs sešas arhitektūras, diezgan līdzīgas, viena uz otru līdzīga, bet Greenfield ir jauna eka vai jaunbūve, Brownfield esošā kaut kāda apakšstācija, kuru vajadzētu, vai upgrade, vai atjaunot, vai nevis atjaunot, bet modernizēt. Ja? Tā kā Greenfield, Brownfield būs 6 piemēri, 3 katram sektoram. Aprakstīšu šos
piemērus es no savas skatu punkta. Un tad pirmais ir tāds, ka banka branch, tā kā neliela bankas vai birojas, jā, vai office, jā, tā kā mēs redzam, ka ievadē ir 63 ampēri. Jā, tad šitais ir jauna eka vai jauns birojas. Tad katrai līnijai, gandrīz katrai, cik te 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, jā, 11 powertāgi, jā. Sadalina 63 ampēri. Viens powertāgs, vienfāzīgs. Šeit ir divpolīgu sistēma, bet divpolīgu, tāpēc, ka Schneider Electric franču uzņēmums, un tur pieņemts, tajā pusē pieņemts 2 vai 4 polu sistēma Latvijā. Domāsim, kā 1 polu vai 3 polu. Bet tik un tā. 10 powertāgi, panel serveris un 63 amperu sadalījumi. Ja? 63 amperi, cik maksā tā kaste? Ļoti rūpīgi. 500-600 eiro. Tā. Pieņemsim? Edvards. Ivans. Powertagiem? Nē, bez powertagiem. Es pa taisnību, es nav tā kā pa marketingu, Schneider Electric šodien. 400-500 eiro, jā. Tā kā aprikojam visus rozetes, visus, vaistrāvas līnijas aprikojam ar automātslēdžiem. Vēl tā nopludniekus nav, jā. Tā, ir kaut kur. Bet mūsdienu tēma, jā, vēl viena par nopludniekiem. Tad 500 eiro. Viens powertāgs, vienfāzīgais maksā 60 eiro kaut kur. Kā skaitītājs tāds. Tad reiz 10, tas ir 600, jā. Un plus panel serveris 800 vai 600, vēl 600 ļoti rūpīgi. 600 plus 600, štuka 200, plus vēl 500, jau 2 štukas, jā. Protams, ko salīdzināt? Bumberis ar aboliem, tā kā ja tas birojas ekskluzīvais, varbūt tā 1500 nav jūtams, bet paskaidrot dažreiz, ka tā kaste maksā, kas stāv zem kapniem kaut kur zem apdarēs, ja viņam maksā 2 štukas un vēl vajadzētu 500 eiro par kaut kādu palaišanu vai iestatījumu, ievadīšanu, ja, programmēšanu, lai sapārot powertāgus ar panel serveru. Tas ir darbs, ja, to var pa pusdienu. To var ātri izdarīt, bet tik un tā tas prasa laiku, stundu, 2, 3, 4. Atbraukt, saprogrammēt, atskaiti iedot, jā, par izpildītu darbu. Tā kā bija 500 eiro, bats 2000, jā. Kā to pamatot? Zato jums būs viss aprikots ar powertāgiem, jā. Es nezinu, smaids, jā. Man pašam ir smaids. Bet šeit vairāk par to, ka var aprikot. Un kā to pārdot gala klientam 60 amperu kasti pa 2000, tas jau cits stāsts. Atklāti teikšu, ka nav daudz instalētājs, kur bija realizēts tās piedāvājums tāds, jā, ka, es pat gudīgi neceros. Kur bija 10 powertāga kaste 60 amperu vai 40 amperu kasti, kur būs tā aprikots. Tas ir, tāds, teiksim, nereāli to izdarīt. Vai kaut kādu villu vajadzētu, nezinu, ar miljonāriem, kas neskaita naudu, jā, bet tā arī skaita naudu parasti. Bet šeit vairāk kā piemērs šito šo vajadzētu uztvert. Tad tik un tā var aprikot, sūtam datus uz panel serveri, tālāk var sakonfigurēt panel serveri un tad caur weblapu var attālināti pieslēgties, ja tas ir nepieciešams. Mans viedoklis, ka diez vai tas ir nepieciešams, bet tik un tā var attālināti lasīt datus. Haķā, tagad es atceros, kur ir tāds risinājums bija. Es viņu pat pa viņu stāstīju, tas Delfos arī bija stāsts par šito lietu. Par degvielas stācijām. Tas ir reāls piemērs, ka tas bija vēl ļoti sen jau, 4-5 gadi, kad mēs tikko sākām šo procesu. Mēs realizējam vienu no pirmajiem projektiem, bija piegādātie powertāgi. Un tad pēc tam pie mums atnāca tas integrātors vai instalātors, kā viņi nosaukt elektrikas.
Viņš man iztestēja, ka 2 degvielas stācijas. Viņi nevar saprast, kāpēc atšķiras patēriņš līdzīgas. Nu, ko pie pēstī, nezinu, statoili, sirkelkeji, tie visi tie kuli. Viņi plus minus vienādi. Kvadrātmetros, ja, 2 sukņi vai 4 sukņi. Tad. Kā saprast? Vienam tik kilovatu, otram tik kilovatu. Un katra stācija bija aprīkota ar mērījumiem. Atbilstoši vienkārši sanāca pieslēgties, un tu vari redzēt, kāda fideri tev lielākā, kur ir lielāka kilovatstundas. Tev nevajag domāt, kāpēc tā. Sanāca ka viena stācija der vairāk kafiju, otrā vairāk pilda degvielu. Un degviela kafijas aparātam vairāk bija patēriņš nekā degvielas sukņiem tur. Un tad atbilstoši. Varbūt nevis patēriņš, bet tik un tā patēriņš uz kafijas aparātiem bija lielāks. Tā bija korekti. Jā, viena stācija der kafiju, otra pilda degvielu. Vai nu atbilstoši, vai viena vairāk kafijas tirgu, vai otra mazāk. Bet var saprast vismaz bildi, ja? To pašu arī Delfiem stāstīju, ka reiz gada atnāk pie ārsta un kaut kādu, nezinu, spiedienu, asins spiedienu, dabūt datus, kas no tā, kāds tolks no tā visa pasakuma. Tad šeit ir tā filozofija, ka var veikt, var instalēt powertagus. Tagad par to tas bija Greenfield, tas ir Brownfield. Ir powertagi, kas domāti vai draudzīgāk jaunai instalācijai un draudzīgāk saparot ar Schneider-slēdžiem. Ja mums nav Schneiders, ja mums listas, bet drošinātāji, turētāji, tur nezinu, uz dinsliedes stāv, vai esoša kaut kāda instalācija, non-Schneider, tad ir arī produkts PowerTag Flex. Viņu var kā straumainis piestiprināt uz vadu, un tad atbilstoši vienu vadiņu tu fāzu vajadzētu ielikt automātā, viena pie klemmes, kur iet spēkavāts. Tad otru vadu vajadzētu savienot ar nulli. Tad mēs varam adaptēt viņu esošo sadalni. Bet viss ir smuki, produkti ir, kas būs reāla dzīve. Reāla dzīve Latvijā, kas ir populāri, parasti ir sadalne ar metālisku durvi, ja? 48 moduļi, piemēram. Cik tur attālums starp rindam? Nekas tur, ja godīgi. Un tad tur jau viss jau samontēts pirms jums, vēl pirms 10 gadiem, ja? Jums tagad sanāca ielikt tur powertagus, ja? Es to mūžu negribu darīt, likt tajā sadalnē ar tiem powertagiem, tu nošauties vari un uzreiz droši šito apdrošinājumu vajadzētu palielināt, nezinu, 10 reizes. Par ko stāsts, ka esošo sadalni dažreiz, ja uz slaida vai uz prezentācijas es jums pastāstīšu, kā var ielikt powertagus, flexus, adaptēt esošo sadalni, bet realitāte būs tā, ka trūkst vietas tā prindam, piemēram, ja? Par to vajadzētu neaizmirst. Otra vieta būs, ka mums būs nepieciešams kaut kāds ezernets, lai pieslēgties pie panel servera. Un ja ir esoša eka, pacelt augšu to apdari, sienas apdari, ne visi nav gatavi, ne visi gatavi to darīt. Protams, kaut kādu kanālu var uzbūvēt, to var izdarīt. Bet ir biroji, kur, nezinu, kaut kā apdarē, un tad mums vajag. Tas arī no reālas dzīves mums uzaicināja uz objektu, mums vajadzētu veikt kalkulēt patēriņu, mēs esam zaļie, otrs galvenā sadalne, un mums tur vēl vajag pie kapnēm. Tur kaut kā apdarē tādu, ka nezinu, pa dargo. Ja kur, вперед, ņemam. Štrobarēs, un taisam tad. Fiziski varētu būt problēmas ar to, kā pievilkt to vadu pie panel servera, ja. Panel servera mēs montēsim tā pat sadalni, par ko es šodien nepateicu. Ir kaste, un tad tas uztverējs, viņam vajadzētu būt, nezinu, dažu metru attāluma maksimums, ja. Tā kā viena kaste, viens uztverējs, tā. Ļoti virspusīgi teikšana.
bet tu dabūt to Ethernet vadu un tur varētu būt problēma. Tā kā viena problēma iebast fiziski, tu pirkstus nevar iebast tajā sadalnē, ja? Bet fiziski vēl vajadzētu pievienot powertagus. Ja? Tā kā teorijā mēs varam to darīt, vai nu uzreiz saprast to būtību, ka būs grūtības vai nebūs pie instalācijas, tieši mehāniska instalācija. Un otra lieta – dabūt to Ethernet vadu, lai pēc tam redzēt tos datus vai nu datorā, vai nu datorā. Tā kā 63 amperi pa lielam elementāri, bet no otras puses ir tās vājas vietas, ar kurām var satikties instalācijas brīdī. Sakiet, Etherneta vietā pa PLC nevar palaist strādus vadīt? Man nebija pieredzes, bet jā. Šeit arī figūra Energy Hub, jā, varbūt ir kādam jautājumiem. Ir vēl tāds produkts, Energy Hub, filozofija viņam vai ideja sekojuši, ka Spotify vai nezinu, kaut kādam YouTube subscriptionu, jā, tā kā šeit var nopirkt produktu un tad ēdamā valoda jau dabūt datus uz kaut kādiem, nevis kaut kādiem, bet uz dashboardiem vai dabūt ēdamā veida grafikus, jā. Produkts eksistē, bet tā pārdošana nebija liela, bet atgriezīšos atpakaļ un tad pamēģināšu pa Energy Hub arī pastāstīt ideju. Tad pirmais gadījums bija nelielas birojas, jā, vai nezinu, degvielas stācija kaut kādā, bet degvielas stācija parasti ir 60 amperi, bet tur vairāk. Bet arī nelielas birojas, šeit franču valodā nelielas birojas, tas ir 6 stāvu ēkā, jā. Pie mums tas ir parasts birojas, jā, šeit ir small office, jā. Bet tik un tā, ievads 600 amperi, 630, saules paneļi, jā, HVAC, air, apgaismojums, viss kā parasti, kā visas ekas. Un tad tajā pusē mēs redzam pirmo stāvu, otru, 6 stāvi, bet arī tāda arhitektūra, ka tikpat kā iepriekšējā bildē vai slaidā mēs redzam, ka powertagus var, protams, pievienot. Šeit mēs arī redzam jau, ka pie lieliem slēdžiem jau bišķi jaudīgāk jau, tad bišķi citāds būs powertags, jā. Viss ir aprakstīts ar powertagiem. Tikpat powertagu vieta var ielikt skaitītājus. Neviens neaizliedz to darīt. Gan komerc uzskaitī, gan tehniskai uzskaitī. Tas ir galvenās lieta. Powertaga neprasa vietu, skaitītājiem vajadzētu paplašināt sadalnē. Plus vēl paplašināt ar vadiem, likt straumaiņu spailes, marķējumu un tērēt uz to laiku. Powertagu var pieslēgt dažu minūšu laikam. Jā. Tā kā šeit 6 stāvi, galvenā sadalnē ar powertagiem, un tad ievadā mēs neredzam nekādu powertagu šeit jau. Jā. Šeit ir tāds IFM Modbus SL modulis un MicroLogix 5. Kas tas ir? Bija powertagi, ja tagad ievada nav nekādu powertagu. Tad Schneideram ir spēka slēdži, automātiski slēdži, kā šodien stāstīju, ievada. Ne tikai ievada, bet ir ar MicroLogiki, tā saucamie, tie ir mikroprocesoru aizsardzība ar funkciju veikt mērījumus. Ja? Tā kā ir parasta termomagnetiskā aizsardzība. Ja? Bet ir arī advancēti produkti, kur iekšā jau automāts var veikt mērījumus. Kilovatstundas, voltus, amperes, viss, kas pieejams skaitītājos un multimetrus. Un tad, kur ir starpība? Kāpēc mēs nevaram te ielikt powertagu, a tur ielikt tas gudrais MicroLogix? Ir divas lietas. Pirmā lieta, ja mums vajadzētu uzskaiti,
tad mēs likam powertagu vai skaitītāju vienkārši. Uzskaitīt kilovatstundas, strāvus, voltus, tur skatāmies, jā, frekvenci varam pasekot. No advancēta automāta var dabūt iekšā mērījumus plus automāta stāvoklī. Tas nenozīmē, ka viņš ir gatavs dzemdēt kaut ko, bet nevis viņš ieslēgts vai atslēgts. Mēs varam dabūt no automāta viņu ciklu skaitu, tas ir cik bija ieslēgts atslēgts zemes, cik bija avārijas atslēgšanas, cik ir iekšā kontaktu nolietojums, cik bija, tas ir daļa no, cik ir, piemēram, mēs varam ieiet iekšā un paskatīt, ka šīs automāts strādā zem slodzes 50% slodzes visu savu mūžu. Tā kā nolietojums tam automātiem nebūs liels. Tā kā lielas, tā kā powertagi skaitītāji, tie ir mērījumi, un to vajadzētu, teiksim, dalīt. Viena daļa mērījumi, otra daļa ierīču vai automāts slēdžu, nevis stāvoklis, bet nolietojums, jā. Tā kā varam redzēt datus, bet varam papildināt datus ar bišķi citu risinājumu, teiksim tā. Protams, tas Modbus IFM modulis vai tas advancētais modulis automātam, viņš maksā nopietnu ciparus, jā, bet un teiksim, komercēkas, ļoti reti jūs varat satikt šos produktus, šo produktu vai šos automātus. Tas pārsvarā ir koka ražotnē vai, teiksim, koka apstrādē, jā, lielie spēlētāji Latvijā. Tie, piemēram, tas pats kaut kāds Ventspils nafta, tāda līmeņa ražotāji vai nevis ražotāji, bet uzņēmumi. Bet tas nav komerc sektors 100%. Ja? Un tik un tā ņemot vērā, ka ir tādi gudri automāti, tik un tā mēs šodien, kā Schneider, tik Latvijā, tikpat kā es, ka mani kolēģi, kas tagad ņemas cita vietā, mēs tomēr propagandējam caur projektētājiem to powertagu filozofiju. Vieglāk adaptēt, mazāk vadus, mazāk kļūdas, ja? Un nav tik lielas prasības pēc tā automāta nolietojumu. Vienreiz man pašam bija tikšanās ar vienu klientu, atbrauc, un tur tāds ļoti labi, kad cienīgs cilvēks, gados jau mēs sežam, viņš man piedāvā teju tur, mēs sežam, viņš man, slikti jums automāti. Es zinu, ka viņiem visi objekti ar Schneider automāts slēdžam. Kāpēc? Ļoti rēti mēs, редко ломаются. В смысле? Jā, ko? Mums darbus kaut kādus, viņam tur sēž brigāde ar tiem elektrikiem vietiem, kam vajadz kaut kādu darbus ģenerēt katru dienu, jā. Nevar izdomāt, jā. Tas bija joks tāds, bet, jā, tā kā nelaužas viņi bieži, tāpēc arī atgriežu atpakaļ powertagi, jā, gan uz feederiem, gan ievados mēģinam projektēt powertagus, bet ievada parasti pārsvarā arī projektētājiem patīk liekt multimetrus, jā. Ideāla gadījumā, lai multimetram būtu Modbus un skaitītājiem būtu Modbus, nevis Mbus un Modbus tur. Labi, tas nav mana lieta, bet ir tie brīnumi, kad attieši skaitītāji ar Mbusu, ievads ar Modbusu. Tāpēc mēs esam no trešas puses, mēs liekam powertagus un multimetru ar Modbusu, jā. Bet tik un tā, esoša ēka var dabūt datus un nevis esoša jauna ēka, sorry. Un tad šeit mēs redzam, ka var datus sūtīt ēdamā valodā uz Energy Hubu. Tad elektrikas objekta vai inženieris objekta, tas ir viens cilvēks. Virs katrā elektrikē vai enerģētikā ir vai komercdirektors vai kaut kāds cilvēks, kam tā nauda pieder vai kurš vada uzņēmumu un kaut kā operē ar to naudu. Un tad dažreiz tas enerģētikas vai elektrikas viņš nevar pasniegt vai pateikt
vai pastāstīt savas sāpes, tāpēc, ka tie komerci cilvēki, viņi pārsvarā dzīvo savos mākoņos, jā, elektriki dzīvo savos mākoņos. Atbilstoši ēdama valoda ir tāds pakalpojums Energy Hub, un tad datus no panel servera var salikt ēdama valoda parastiem cilvēkiem, gan, teiksim, grāmatvežiem, gan kam nav, teiksim, tā, labi, neiešu dziļumā, kam nav tehniska backgrounda, teiksim tā, jā. Tad tur var redzēt kilovatstundas, var redzēt intensitāti uz kvadrātmetru, cik ir patēriņš uz piemēram. Jā, tā kā nav daudz, tur Schneider prasa naudu par to pakalpojumu, jā, bet tik un tā. Panel serveris atspoguļo datus, bet viņš nav tā kā, nezinu, iPhone, Netflix un pārējās lietas, kas šodien mēs visi saprotam, būt tā. Tur tomēr ir grafiki, tur ir tomēr inženieru informācija. Nav tā, ka tur jebkurš no malas var pieslēgties, viņam viss būs saprotams. Tas ir elektrika vai inženieru lieta. Ja? Вот. Esoša jau eka copy-paste, bet ar tas pats tikai ar flexiem. Ja? Un šeit jau ievada nav nekāda gudra moduļa. Un tad ievada ir tā saucamais PowerTech Rope. Viņš tur ar Ragovskas poli, un tad viņu var samontēt pie kabeļa vai uz kabeļa. Un tad atbilstoši arī tāds flex analogs, bet tikai līdz 2000 ampēros. Ja? Jā. Tā kā viens statiskie PowerTagi, otrais flexi. Trešais variants skaitītāja. Ja? Ja esoši apakštāds ieliks skaitītājs, nu tā ir mākslā. Ja? Sapratu. Nu un tā supermarket, teiksim, mēs neesam dziļumā, vai tas ir supermarkets vai kaut kāds vai rūpnīca, bet arī dziļāk pa produktiem. Tikpat arī mazas kastītes var aprīkot ar panel serveriem. Šeit ir 400, ja? Uz mazam sadalījumam. Bet tik un tā no 400 mēs datus varam atspoguļot pēc tam arī 800. Un tad tie saucami PowerTagi, ja, un tad mēs redzam, ka šeit jau kaste aprīkota arī ar tiem adrešu moduļiem, par ko tikko es stāstīju, par automāta nolietojumu var sekot līdzi, ja, datus dabūt. Bet tik un tā var likt PowerTagus, var likt adrešu moduļus, ja. Tad atbilstoši galvenā sadaļa vēl ir kaut kaut vajadzētu būt switcham, ja, kur salikt visus punktus. Un pēc tam tad atbilstoši pieslēgt Ethernet tīklu, iekšējo Ethernet tīklu pie switcha, un tad dabūt datus jau sava tīkla, Ethernet tīklā. Šeit ir tādas tehniskas, ir nianses, ja, arī hitaks parādījies. Ir vājas vietas, ka, ja tu atnāc uz objektu un saka, šito lietu radīt, tev uzreiz būs, mēs gribam vēl ūdens, kas te bija vēl, ja, tvaiku, vēl kaut ko siltumu, visu varā pie panel servera pieslēgt, ja, tad atbilstoši nē. Un tā ir vāja vieta. Un kā mēs to realizējam? Mēs realizējam viena projekta, ka mēs paņemam industriālus kontrolierus un tad atbilstoši no gāzes skaitītājs vai ūdens skaitītājs dabūjam datus uz kontrolieri un no kontrolieri pieslēdzam jau šajā tīklā kontrolierus. Un no tā tīkla jau tālāk augstāk stāvošo
līmeņi bija jau power monitoring eksperti, kur bija atspoguļoti dati no visiem punktiem. Ja? Tā kā vēlreiz atkārtošos, ka panel serveris domāts skaitītājiem vai powertāgiem, teiksim tā. Ja? Ja mums ir 10 punkti, kur mums vajadzētu ūdens skaitīt, ja? Nu, tad varbūt tur vajadzētu jau sēdēt ar projektētājiem, zīmēt projektu un atsevišķi arhitektūru. Diez vai, ka uzņēmumā būs, nezinu, viens skaitītājs, ja? Bet, nu, teiksim tā, case by case. 800 ir impulsi ieeja, vai 2, man liekas, impulsi ieejas. Ja? Bet, nu, tas neatrisina to situāciju. Tad vizuāli varam likt skaitītājus, powertāgus, adrešu moduļus ar gudriem automātslēdžiem, pieslēgt ideāla pasauli, pieslēgt pie panel servera un no panel servera sūtīt datus uz jūsu BMS sistēmu vai uz Schneider programmatūru. Viss ir ideāli. Bet tā otra daļa ar ūdens tvaiku, siltumu, viņu arī vajadzētu risināt. Ja? Šeit ar šo daļu mēs to neatrisināsim. Tur vai nu industriālus kontrolierus, vai nu savus sistēmu integratorus, kas BMS taisa sistēmas, vai nu veica papildu darbu. Un, kā šodien minēju, es strādāju vairāk ar paneļu būvētājiem. Man nav, piemēram, kabata telefonus no ūdens integratoriem, nezinu, no pārējiem kompānijiem, ja, kas ar ventilāciju nodarbojas, vēl kaut ko nav tādu cilvēku. Un šeit ir konkrēti par elektrību. Bet gala klientam viņš sāk ar šo, pēc tam viņš var pateikt, ka man ūdens un to es gribu. Ja? Tā kā tur to vajadzētu turēt prātā. Var realizēt viens no paņēmieniem caur industriālu kontroli, salikt datus. Un tad šeit arī mēs neredzam ievada nekādus powertāgus. Ievada ir automāts slēdzas jau ar Ethernetu, un tad no automāts slēdža mēs saņemam datus uz panel serveri par kilovatstundam, par ciklu skaitu tikpat arī. Ja? Un šeit arī parādīs, ka no video sprieguma var no relēja dabūt datus. Ja? Tā ir jauna instalācija. Cik ir realizēts no tā visa pasakuma? От copy-paste? Daudz? Nu cik? Nu daudz. Cik? Nu jā, 3 gadi. 3 gadi tas ir tikai jums. Jā, realizācija notiek, un, protams, viss ir atkarīgs no projektēšanas stadijas. Ja? Ieprojektēts, un tā kā realizācija varētu būt. Tā uzreiz uz būvlaukuma atnākt un pateikt, jums taisīsim ar powertāgiem, nu neviens nepiekrīt, protams, tas taisīsim pēc projekta. Pēc ieprojektēt, realizēt, tas ir 2 gadu parasti jautājums, ja, kam ir projektēšana, realizācija, palaišana. Un tad vēl viens gadījums, pēdējais, ar tiem pašiem powertag flexiem, ja, ar powertag rūpiem jau rūpi parādās šeit, ja, katram automātam. Tas pats princips. Likam visu uz panel serveru, un panel serveris tad tālāk jau operē ar datiem, un tad izmantojam viņus tālāk. Nu jā, realizācija notiek. Notiek ar paneļu būvētājiem, tas viss pasakums. Paneļu būvētāji mums ir apmācīti, ja. Pats piedalījos un sēžam viens otram blakus, kaut ko palaižam, kaut kā tā. Ir viss, kas ir saistīts ar mērījumiem, Schneider valoda saucas PowerLogic. Ja jūs ierakstīsiet Google PowerLogic,
katalogu un dabūsiet, nezinu, 25. 24. gada pārsvarā ir katalogs, un tad iekšā būs gan powertāgi, gan straumaiņi, gan skaitītāji, gan advancēti skaitītāji vai kā viņi sauc, multimetri, jā. Atbilstoši katrai vajadzībai ir savs pielietojums. Šeit ir 23. gads, bet tikpat dažreiz ir tikai pirmā lapa mainas, nezinu, vai cipars gads un viss. Par šo lietu teikšu wireless communication arhitektūras redzēt mērķa auditorija tomēr vai nu projektētāji, vai nu paneļu būvētāji, bet teikšu tā, par arhitektūram drošāk griezties pie mums vai nu pie paneļu būvētājiem tiem pašiem un jautāt vai nu ar viņu, vai veikt projektēšanu ar viņu palīdzību vai ar mūsu palīdzību. Tas ir galvenās lieta. Galvenā filozofija sekojuši, ka mazāk sekundārus vādus. Ar powertāgiem to var diezgan elementāri izdarīt. Tur nav nekādus, ja skaitītājiem, tad vajag ko. Parasti skaitītāji 6 vādus strāvā, 3 vādus spriegums, 6 spailes uz straumaiņiem, paldies. Un, un tad papildu vieta. Jā. Plus, ja mēs liksim tos pašus adrešu modulis, papildu vādi, ir kļūdas, ir jautājumi, kādu vādu man tur izmantot, populāras. Atgriežos atpakaļ par straumaiņiem, runājot, kādu vādu man likt uz straumaiņiem vai pie straumaiņiem. 1,5 kvadrāts pietiks vai nepietiks. Ziniet kā, šajā 25. gada jau atbildēt uz tādiem jautājumiem nekorekti. Negribas vispār, jā. Tā kā ar tiem powertāgiem mēs atrisinājām tos jautājumus, ka mazāk vādus un tu vari vaļā sadalni, nav nekādus, teiksim, spagetti vai tikai kopņu pievienojumi, jā, un tad atbilstoši inteliģents pieslīgums ar attiešiem līnijiem, jā. Jā, tas nebūs lētāk kā ar skaitītājiem, bet ja ja mēs liksim, es pats vienreiz man bija viens projekts, bija sadalne un skaitītāji, 2 sekcijas. Atņemam no skaitītājus, pielikam powertāgus, sadalne mazāk, materiāls Schneideram izdevīgāk, tas būs dārgāk. Bet fiziski vieta mazāk un darbs tikpat arī mazāks bija nepieciešams. Ja? Jautājums, vai mēs esam gatavi maksāt par to darbu, par tiem spagetti vadiem vai nē? Ja? Otrais piemērs bija arī, tas bija, nezinu, šīs ielas ir uzņēmums, un mēs ar vienu klientu taisījām sadalni, un tikko bija mūsu pabeigta sadalne ar powertāgiem, tas bija gandrīz sākumā, pirms 5-4 gadiem. Tikko pabeigta sadalne ar powertāgiem, tur automāts powertāgs, viss, kad tikko izstāstīju, ka speka vadi, kabeļu kanāls, pabeigta sadalne. Atbraucu pēc nedēļas pie klienta, kas tas ir? Tur sadalne, sekcija ar skaitītājiem, skaitītājiem vēl sekcija ar spekas pailiem, un viss tas izskatās, tā teikšu, negribu neko sliktu par Žiguļiem teikt, ja. Man ļoti bija liela vēlme salīdzināt ciparus iepirkumus pa materiāliem, jā. Bet, pat izskats, tāds, ka, viss ir jāzina. Man kauns bija par to klientu. Dažreiz klienti nezin to, nepiedalās seminārus, nelasa, nezinu, kaut ko dzīvo savā realitāte, vai baidas naudu paprasīt, vai ieprojektēt, kaut korektēt. Tā arī tur problēmas notiek. Bet tik un tā, par ko es stāstu, par tie wireless arhitektūru, ka filozofija mazāk sekundārus vādus un
ir jautājumi, protams, labāk griezties pie speciālistiem. Ja? Pašiem nevajag fantazēt neko. To, ko es šodien izstāstīju, bija arī pieredze, ka mēs izstāstījām, pēc tam cilvēki nāk, man 10 vēja ģeneratori, man vajadzētu povertāgus tur. Nu, tas ir jau, katra... Nē. Jā, ar to arī pabeigšu. Ja kādam ir interese par to programmatūru, PME demo biz, demo, var tur iekšā ir 5, man liekas, piemēri. Viens piemērs ir ne viesnīca, bet hospitāls, otrais ir industriālais objekts, trešais ir utility, tā kā sadalis tīkli. Un tur arī dashboardā dažādi atspoguļoti, un tad tur var tā, sajust nevis atmosfēru. Nu, piemēram, tur viesnīca bija, nevis viesnīca, bet slimnīca. Galvenajam ārstam, cik viņam, varbūt viņam interese ir par to patēriņu, jā. Bet tur arī var atspoguļot pacientu skaitu tajā programmatūrā, piemēram. Vai, nezinu, kaut kāds uzņēmums to emisiju CO2 klientam vajadzētu tam direktoram sekot līdzi, vai, nezinu, kaut kādam menedžeram, kam ir KPI par to zaļo daļu uzņēmumā, jā. Bet tik un tā, fantāzija nav ierobežojuma, jā, un tad ir arī labas lietas. Ar paneli serveri var, man teikšu atklāti, nav daudz pieredzes, bet ISO 50001, kas ir, man liekas, atspoguļo, ka uzņēmumam ir zaļies kurs vai, teiksim tā, jā. Tā kā ar paneli serveri var to atrisināt. Ja jūs instalēsiet to paneli serveri, tad viņš automātiski dod to informāciju, ka jūs sekojat līdzi patēriņam uzņēmumā. Un cik es atceros, ka uzņēmumam vajadzētu reiz gada vai 2 gadus sniegt informāciju par, labi, neviens nezin, neiesim dziļumā. Oi, daudz ko gribu pastāstīt, bet tā jau noguris bišķi. Labi, tad pabeigšu. Filozofija tāda maza kvadus, veicam mērījumus. Ja neveicam mērījumus, tad neuzzināsim, kas notiek mūsu sistēmā. Jā. Tas mans viedoklis arī. Tas izmaksas, par to var tad izmaksas būs normālas, tas nav lēts pasakums. Bet, ja mēs nezinām tu bildi, tad par ko tad tālāk runāt? Ir jautājumi, pajautājiet. Ja ne, tad var vēl kafiju paspēt dabūt tur. Cik mums 1:30 pabeigt. Stunda, jā. Es zinu, ka pa stundas varu paspēt. Brēma ar šitais, bet Brēma, tiem, kam certifikācija bet tur nebija tas, ka jālasa vai vietas arī. Tu zini, es tev līdz galam neatbildēšu, bet par to Energy Hubu. Viņam bija tāds zvaigznetis, kādam sistēmam viņš atbilst, jā. Par to vajag dziļāk iet. Bet to, ko no pieredzes sapratu, ka vajadzētu darīt, jā. Saita starp serveru panelu serveriem ar ko viņi tiek taisīt? Modbusā kabelis. Ir arī jautājumi, kādu kabeli mums izmantot? Modbus kabeli izmantot. Kādu kabeli jūs rekomendēsiet? Kur tu perslu kabeli tur arī prasa? Uzreiz no Šneidera iedāvājiet labu cenu. Nē. Tāpēc ir katram sava robeža vai atbildība, jā, un nesen bija projekts, kur, 11 serveri, skaitītājus lietas kopā, un tad viņam vajadzētu starp stāviem to kabeli. Kādu mums vajag? Bet viņš ir... Tu taču instalātors. Zvaigznes instalācija, struktūra schēma vai var arī... Cilpu taisies. Par cilpu nezinu, man liekas, nebija mums cilpas nekur. Parasti tā viņš virknī.
Nu, labi, vai tā. Atkarībā no prasībām, bet nav projektus, kur, nezinu, 10, 11 panelu serveri, cik tur Latvijā mēs būvējam, jā. Labi, ja pa projektu, pa objektu. Tas tev jautājums, kāpēc nav? Lielas noliktavas arī tā na Amerika auditorija palielam. Tu teici, komercekas, nu tā, datu centri, tur kaut kādi uzņēmumi. Tad, ja uzzemē tiks to plaksnē, komercekas kaut kur sākumā, kur ir tā Almās Neftegaz, un tur, nu jā, nu cik mums tādas objektus, jā? Nē, nu tik un tā ir. Ja es saku, ja komercēni kvalificējās uz to pašu brēmu, viņiem šitais obligācija. Jā. Jautājums par to, kas ir tā pusē. Vai viņi saprata vai nē? Es te teicu vēlreiz, bija projekts, paklusu aizgāja, zvans. Tas bija pirms gada. Mums vajag. Objekts atrodas te kaut kur Pļavņikos. Nu labi, aizbraucam, paskatīsim. Decembris 20 kaut ko, 20. tur, gandrīz Ziemassvētki. Nu, nešnaidēv, nu ko darīt, nu pazaudējam. Un tā ko jūs gribat? Nu, mums vajag līnijām, visiem tur. Nu labi, šeit varam salikt, un tur vēl. Viņam tās birojas, nu, pa dārgu uztaisīt. Nu, galu galā nebija nekādas pārdošanas, bet, nu, arī projekts ir. Mums ir zaļais kurs uzņēmumam. Nu, un ko? Ejat priekšām. Vai tev tā iztūres ir vēl viens uzņēmums, kas viņa, nav svarīgi. Kruči nesen, nu 2 kilometri no šeienes aicina man ciemos. Mums vajag tur, jā, mēs kaut kāds viņu, bija tikko pabeigts projekts, 2 šnaidri kastas lielas stāv. Mums vajag mērījumus. Gaidu, začiem? Jums ir multimetri. O, es tev neko nesapratu. Tur kaut kāds Zafos atnāca. Gaidu, jums ir kaut kāda background elektrība? Nē, es pa visu tā atbildīgs. Nu, pa kāram, pa caurlaidēm, pa galvenā atbildīga persona. Nu, ot mums vajag. Es neko nesapratu, bet man vajadzētu saprast. Nu, jums taču bija projekti. Kā bija? Bija. Es pats redzēju to sākuma projektu, un pēc tam, kad sāku optimizēt. Un tos visu mērījumi, pirmā piegājiena bija izmēst no projekta. Nu, otram multimetrs lasa no viņiem. Tad. Nu, labi, ka tur jaunbūvē, jā, ka adaptēt var powertāgus, vēl kaut ko. Bet fiziski gala klientam bija projektēts ar projektētāju palīdzību, bet pats gala klients nepiedalās tajā pasakumā. Tas arī tā ir vāja vieta. Ģenerāls pasaka pa darbu, ko mēs gaismakļus optimizēsim, skaitīt piečku, jā, sadalījums, jā, kas tur, kādu pievienotu vērtību, nekāda. Viņš neģenerē neko, tas nav elektromobils, jā, šefam. Tak što, ko es gribu vēl pateikt? 2 lietas, ka pirmā lieta, ja klients nav gatavs veikt mērījumus vai, teiksim, instalēt to sistēmu vai kaut ko domāt plašāk, nekā sēdēt un sadalis tikliem maksāt pa vienu ciparu, ja? Nu, grūti to implementēt. Kamēr viņam nav vajadzības, pat var negriezties ar savam pasakam, ka ir tādas bezvadu risinājumi, ir šnaiders, vēl kaut ko tur, nezinu, konkurenti. Tas ir kā jebkura lieta. Mēs varam, es nav par ribalku, bet, nu, ir tie zvejnieki vai kā makšķernieki, jā. Tu vari viņiem runāt. Viņam to vajag, jā, kā piemērs, no hobijs, jā. Ja tikpat arī klientam nav vajadzības, viņam nav interesības, beztalku pie viņa griezties, tas ir tas pasakas pa visu to lietu. Jā, davināt, nezinu, daudz ko termosus, krūzītes, ručkas tur, vienalga. Kamēr nav vajadzības, kamēr viņš nav gatavs to realizēt, vai startēt, vai domāt, tukša vieta. Otra nianse. Sākt var ar mazo. Ja tu atnāc pie viņa ar programmatūru, redzies, tā kā Šnaiders semināra bija, softu te uzliksim, sakalkulēsim tā, skolka tur, 30 šukas. Paldies, до свидания.
30 štukas, man sievai mašīnu nopirkuši jaunu, ja. Ot. Bija gadījumi, kad mēs paši to izgājām to virtuvi, sākam ar softu, sākam, tik tev to vajag, zīro realizāciju. Tikko iedevām, es nezinu, paraugu vai pārdevam vienu panelu serveru un 5 powertāgus tur, summa, nezinu, noscita uzņēmumu 1000 eiro, viņš var iztērēt. Vai citur iepirkums ir uzņēmumam, ka viņš var iztērēt bezsapīgi, ja, kaut robežā atļautā. Kamēr viņš iziet vēl cauri visu Alibaba, visiem tur Zigbee protokoliem, kas tirgo tur palētot 3 reizes lētāk. Tad tikko tu iedosi viņam kaut kādu daļiņu, viņš sāk mēģināt, un tad var izaugt līdz sistēmai. Sāk no augšējiem līmeņiem, beztolku točni tas. Tikpat arī, ka projektēt. Bija gadījumi sadalne ieprojektēta, uzbūvēta, realizēta, samontēta, piegādāta Olēnes tehnikums. Es nezinu, kā tagad, bet es esmu lecinieks tajā projektē. Saņemam zvanu no instalātora, atbrauciet, paskatiet, tur kaut kāds cipars neiet. Labi, atbraucam. Jā, tur kaut kāds gļuks bija, atrisinājām. Sadalne ir. Kapnēs, tur zem kapnēm stāv kaut kur tehničiskie помещения, ja. Kur ir rezervnēts vārds? Nav. Kam tā ir tehnikuma, tas pasakums vajadzīgs? Tur sieviet, es negribu pa sevi neko sliktu, bet nevienam, piemēram, tehnikuma to nevajag. Te ir atkal, kas par finansētāju? Ja ir Eiropas finansētājs, tur atkal prasīt. Ielikts, jā, labi. Tu atbrauc, tas ir, pahraņili tur, zin, ka es. Uzliec Wi-Fi routerī, un būs sezonī. Jā, bet ir otrais laba lieta, ka pēc kāda laika var atnākt jauns personāls, jauna paudze, teiksim tā, un tad sāk kustēties. Arī ir tādi gadījumi, kad braucam pie klienta, pat uzlikam softu viņam. Tas arī, es negribu saukt vārdus, uzvārdus un uzņēmuma nosaukumus. Bet šogad bija nesen zvans uz Schneideru kolēģiem. Man vajag to softu pamējē. Klau, viņš jums pirms 2 gadiem jau uzlikts bija. Viņu nelietojat. Tāds arī. Tāpēc no vienas puses mēs strādājam ar tiem projektētājiem, šeit ar elektrikiem, enerģetikiem, ar gala klientam, ar paneļu būvētājiem. Un no visiem pusēm vajadzētu to kaut kā ģenerēt to informācijas plūsmē. Un turp šurp tu nezinot, no kurienes būs tev jauns kaut kāds plus no visa tā pasakuma. Ja? Un vēlreiz teikšu, ka dažreiz instalēts, nelietots. Viņi nezin to, viņam nav vajadzības. Viņam neatnāca kaut kāds no menedžmenta skolas enerģētiski, bet kaut kāds vadības speciālists, jā, un kaut kāda sieviete, kas atnāca tur kaut kādas, mēs tagad visi gājām vienam semināriem, HR uz saviem semināriem, tur, un daļa speciālisti arī tur uz saviem semināriem. Tā kā nav vajadzības grūti pārdot. Ir vajadzība ļoti akurāti pakāpeniski tirgot un instalēt. Tāpēc, ka viena lieta ir tā, ka tu var piedāvāt. Ir elektriķis, kas sev sēž klausās jau kā suns, jā, viss gatavs pirkt. Labi, finansējums ir, būs pieļaujami. Atnāca айтишник vēl. Kas tas ir? Кто вы такие? Kas tas ir? Kam tas ir vajadzīgs? Tur vajadzētu IP adresus, mēs to datus ārā sūtīsim, datu drošība arī, jā. Tad vajadzētu vēl vienu pārliecināt šo cilvēku, jā. Viņi tāds arī pats pa sevi gudrs, jā. Jūs tur ar saviem elektriskiem vadiem, kas jūs esat, jā. Labi, neko sliktu par viņu gribu teikt, bet pārliecināt vajadzētu vadību, sevi, айтишnikus, instalātorus vēl gudrus atrast, lai samontētu visu bez kļūdām, jā. Sadalni salikt bez kļūdām. Un tad tā kā uz pirkstiem viss ir bezvādu un ātri liekams, ātri instalējams, fiziski, jā, daudz jautājumus var parādīties.
To visu mēs izgājām pa šiem gadiem, un tā kā tas viss tas šodien no dzīves nav tā kā no slaidiem kaut kādiem marketinga materiāliem. Vot. Rīt mums vēl tech industrija šodien arī. Ja kādam ir interese, brauciet, mēs tur arī esam, un tur arī virtuālā realitāte būs par videospriegumu iekartam tur. Sados tīkliem mēs pārdod kādu slēgie kādu. Tas- Tā povertāgi domāti zemspriegumam. Nu, labi, ar degunu. Sadalis tikliem nē. Tur taču es certificēties. Nu, deguns tas nav tas produkts. Nē, bet cik viņiem ir nodeguši slēgie pēc? Ir vēl bezvadu sensori. Tam iekšā stāv sēž bezvades temperatūras sensori. Tas jaunajām slēgiem sātām, tas ir sadals tīklam no pārdod. Nu, to var Dimu vēl uzaicināt. Jūs vēl likbēs būs uz 3 stundām par video spriegumu. Vēl ir tādi sensori, viņi tādi izmēram nelieli. Ar magnētu vai ar saiti. Un tad tie bezvadu sensori arī sūta, šeit nebija pastāstīts par, viņi sūta datus uz panelserveri, temperatūras sensori. Var montēt uz transformatoru izvadiem vai spailiem. Vai, piemēram, kur ir kopņu tilts savienojas ar sadalnieku, piemēram, 1000, 2000, 3000 amperes, kur ir savienojums, jā. Tad nopietnas vietas, jā. Tad uz eļas bāka var piestiprināt viņu. Un tad atbilstoši, dabūt datus uz, vai tur bija savs uztverējs, man liekas, bet tik un tā arī bezvadu sensori, temperatūras sensori, kuriem var dabūt temperatūru par konkrēta punkta instalāciju, jā. Protams, ja 100 metru kopņu tilts, stulbi, bet transformatoru aprīkot, tur, viens datu centrs, te Maskavas iela ir. Es ļoti labi atceros, tu elektrikai seju, kad viņam bija beidzot, ka viņš var ieraudzīt datorā to temperatūru. Tur bija vizualizācija, jā. Nevis viņam kaut ko iet un mērīt un tā, Tā kā mazāk vadus, vēl ir bezvadu papildu kontakts. Automāts slēdžiem līdz 600 ampēriem, jā. Tā kā uz Zigbee ir povertāgi, ir temperatūras, deguns ir papildu kontakts slēdžiem, jā. Protams, vajag diferencēt, kur mēs ko lietosim. Bezvadu kontaktu mēs nelietosim ARI sistēma, piemēram, jā, kur ir Zigbee, tas muļķības, jā, tur ar vadiem viss. Bet pa mērījumam runājot, to var realizēt. Tā kā viss bija šodien pastāstīts ar entuziasmu, ar savu pieredzi padalījos. Prieks. Paldies par uzmanību. Varam griezties mājās. Jā.